2+1. 2+1. Sāksim ar ideju. Vecākos bija mājās, bija lietus, sniegs. Es biju dīvainā paskatā, mums gājām nest ārā miskastes. Tur stāvēt pie durvīm un domāju par žetonu, visu laiku domāju par žetonu un par filmu. Un bija tāds, tā kā neviens nav taisījis par salidojumu un par nākotni. Tad mēs aizgājām nākamajā dienā ar Esteru un Paulīnu Zalkapučīno. Tad mēs sākām vienkārši burt visas ainas, kā mēs varētu nākotnē būt un kā vispār dzīve var ievirzīties. Un tālāk mēs satikāmies ar mūsu radošo komandu, kas ir Veronika, Rudolfs, Gustavs, Alise, Jānis, kurš sākotnēji nebija, bet pievienojās. Un tā mēs lēnā garā tinām kamoliņu, līdz satinām visas ainas. Var redzēt, ka viss pārējais aiziet aizmugurējā plānā. Visas tās ainas ir lielākiem burtiem uzrakstīts nekā viss pārējais. Tad, piemēram, bija 2 kontroleri vienā dienā, trešdienā, bet lielākiem burtiem. Un tāpat bija uzrakstīta ķīmiķa aina. Es īstenībā biju šokā par to, cik radoši tikai mūsu klases biedrs nebija gaidījis. Godīgs, nebija gaidījis tik augstu sniegumu, visas tās idejas. Es vienkārši atnācu un skatījos, ja mēs kaut ko filmējam, tad mēs filmējam komēdiju viennozīmīgi. Man bija tik daudz pateikt. Jā, man Es biju pārsteigta, cik visiem īstenībā ir labas aktieru spējas. Man liekas, ka visi pārsvarā visi ļoti labi nospēlēja un saprata. Nezinu, var uzteikt Gerhardu, runas vīrs. Es godīgi noskatījos kādas 5 reizes pēc kārtas, tieši to ainu. Viņam tik labi sanāca tā runa un tik dabīgi. Es tiešām nekad nedomāju, ka es turēšu šo balvu rokās, un es tiešām vēlos pateikties saviem vecākiem, savai mammam. Pateikties saviem vecākiem. Mēs atvainojamies, mums jāiet saldojumu. Vispār mums bija tikai viena nopietna aina, un visas pārējās bija ļoti smieklīgas vai ar humoru. Kura bija nopietnā? Man liekas, ka pirmā bija nopietnā aina. Tur nebija arī domāts nekāds humors, tad bija tā advokāts un... Bet Linda tik un tā smējās. Linda smējās, jā. Jā, man liekas, mums nesanāca nevienu reizi, kad filmēja, kad viņa jo viņai bija jānopūš un tāds... Cik kaitinoši, ka viņi tur pārtrauc un tā, bet viņa vienkārši nevar. Bet dzīvē viņai sanāk lieliski nopūsties. Es atceros, vienkārši skatījos, pirmo reizi to iesāku, un es tā smējos tur pie Gustava ainas, ka viņa tur sāka kūpēt, tā kolba vai kas. Viņas sejas izteiksmes bija tik ļoti vietā. Kamēr skolotāji tur bija, tikmēr mums bija pieeja starpklašu tādam kabinetam, tur, kur glabājas visas ķīmiskās vielas, tur burkās un tā. Bet tad vienā brīdī skolotāji bija jāiet prom. Un tās vielas, kuras mēs bijām izņēmuši ārā un kuras mums stāvēja tajās vārglāzēs, kuras mēs grasījāmies jaukt, tās bija vienīgās, kas mums bija. Mums bija atlicis tikai viens mēģinājums. Un tad tur problēma nebija tāda, ka mēs ka būtu ilgi dabūt, mēs vienkārši vairs nevarējām. Ko tu saki par šo? My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Un visamazantāk, laikam, bija filmēt tieši to zobārstniecības ainu. Es tur arī visvairāk, laikam, piedalījos. Es uzfilmēju tādu backstage footage. Mēs tur paņēmām visādas šķirtes, kuras nevarēja ņemt. Šķirtē nebija jādara, tas ir jāņem vērā. Jā, bet Klāvs gribēja ielikt tādu. Aļo? Doktor Savanādē? Paldies vecākiem un arī mammai. Mums ļoti patika prezidenta aina. Vispār Artūram liels paldies par prezidenta ainu. Viņš neņēma līdzi ne jaku, ne cimdus, vispār neko. Viņš teica, ka viņš izturēs. Viņš turējās kā īsts prezidents. Ja mēs pēc tiem 20 gadiem salidojumā uzzināsim, kā mums ir jauns prezidents Artūrs Avotiņš,
Es domāju, mēs tiešām nebrīnīsimies. Mēs esam šajā skaistajā dienā sanākuši, lai godinātu mūsu valsti. Es biju pārsteigts savā ziņā par Eduardu, jo mēs pateicām lomas, un mums bija lomas, kuras kurš mums šit neviens nepiekritīs vai ko tādu. Bet mēs pat nejautājām īsti Eduardam neko. Mēs pateicām, ka būs Aina dzīvo pie mammas. Viņš uzreiz pateica, es viņu gribu dodat man. Viņa bija tāds, ko tā kā? Tā mums likās Aina, kur neviens negribēs ņemt. Trakākajām vai skandalozākajām lomām bija vislielākā pieaugušana šeit. Par manu Ainu, tā bija, man liekas, pirmā Aina, ko mēs filmējām, kas bija pats smieklīgākais. Kā zāģeris izlēja uz sevis kafiju. Viņš viss bija nabaga sarkans. Tiešām viņa žēl, es nebiju no karstuma gaņā. Nē, man liekas, tā kafija nebija karsta. Tad vienkārši mākslā. Man liekas, es vairāk izcēlās tieši Gunārs ar Aneti. Tā ir viena no labākajām. Tas bija tiešām šoks, ka viņi ko tādu filmēja. Viņi prot paši par sevi pasmēties, tur mēs kaut tipisko pārīzi, reāli standarta lauku ģimenī, tas bija tik rēcīgi. Gunārs un Aneta, mūsu ilgadējais pāris. Es domāju, ka tas pat ir reāli, ka viņiem pēc pāris gadiem noteikti būs bērni, un ka viņi gan jau nākamajā vasarā apprecēsies, ja ne šajā. Un cerams. Tava acis uzreiz notiek Gunāra un Aneta, kas sēž priekšā, un tad aizmugurē sarakti sēž Diana, kas mums bija klases biedra, un vēl kaut kādi bērni, un šeit vēl kaut kāds bagāžnieki pārsaga sēž, es nezinu, bet man tagad ir tāds aizdoms, ka tur kaut kāds melns silots bija, tumšs. Vienkārši odziņas pūks. Ļoti patika programmētāja Ainu filmēt. No visām pusēm man ļoti patika, kā sanāca pati Aina un kā ļoti piedalījās tāds cilvēks, piemēram, kā Jānis Buls. Mēs ļoti reti komunicējam ikdienā un no dažiem klases biedriem es tiešām nezināju, ko sagaidīt, un vai viņi būs ar mieru filmēties, vai viņi nebūs ar mieru filmēties. Tāpēc, manuprāt, sanāca vienkārši superīgi. Ko jūs domājat? Mafijas Aina mūsu mīļajā pārām maskā. Vienkārši vēl labākas telpas tai Ainai mēs nekur neatrastu, pilnībā nekur. Tas pagrabs bija tik atbilstošs. Es man liekas, kāds 5 reizes vēl galvu Aleksim Maisu, vēl kāds viņu pakaus arī sit kāds 5. Jā, mēs visu laiku to Ainu pārfilmējām. Vēl kāds viņš ir kā Edgars, viņš ir kā mierīgs sīta, bet, Mēs viņš gribētu izrādīt dominants. Nē, noteikti, nē, vienkārši, ar viņu spēku tad pat mierīgi būs, auči, Aleksim. Ok, aiziet. Labu rītu, saka saule. Būs labi? Edgars vispār, viņam vispār vajadzēja tēlot? Tāds ir jautājums. Es domāju, ka viņš vienkārši, viņš ir vienkārši. Vispār, jā. Viņam, man liekas, nevajadzēja tēlot. Viņš ir jauks puika. Viņš tāds dzīvē nav. Ko tagad teiks, ka viņa mamma teiks, ka viņš ir bandīts vai kaut kas? Nē, viņš vienkārši tas attitūds, tas viņam jau tā kā... Nē, viņš uztaisīs pikto seju. Piktā seja viņam gandrīz vienmēr virsū, un tas arī viss. Vispār tur dažiem bija ļoti viegli. Tā Mārtiņaina bija arī izcila. Tā bija tāds, viņa aizbrauks uz jūru, kaut ko tur pafilmēs. Viņš iebradīs līdz potītēm ūdenī, būs labi, un pēc tam es apstos video. Un tur ir full on, 100 metru attālumā no krāsta peldās un izklaidēs man tas kāpēc ir ziema? Tad atbrauc un izrādījās, ka viņš bija aizvirs kaut kāds drēbes, bīkses jāku. Un tad ir tā sapratne, ka viņam nebūs drēbes, ko uzvilkt, ka viņš iznāks ārā no jūras. Vismaz tāds, viņam būs jābrauc mājās ar slapjām biksēm rokās. Viņš bija daudz mierīgāks nekā mēs, kuri skatījās uz viņu. Daži cilvēki pat apstājās paskatīties, kas tas bija. Daži cilvēki pēc tam atnāca deva padomus. Rūdīts zēles, patiesi rūdīts. Šito mēs arī izgriežam. Nice! 3, 2, neskaties kamerā, Alis. 1, aiziet!
Tas vēl tā kā bija tā kā originally labāka ideja, kas pilnībā palika tāda pati, ir Krista un Sugar Daddies. Un Sugar Daddy mēs domājām, ka tā kā paņemsim, es domāju, ka paņemsim kādu vecstāvu vai ko kādu, tā kā vecs, tādu onkulu izskatīgu, bet mums taču ir Arājs. Mēs Kristē pateicām, ka mēs gribētu viņu tajā viņas lomā, un viņa piekrita gandrīz uzreiz. Viņa sākumā tā kā domāja, bet viņa teica, jā, šitā būs labā aina. Es nevaru tikt pāri Kristas tā kā reakcijai, Kristas mīmikām, es vienkārši nevaru. Es šeit viskaļāk no visiem redzu tajā parkā, un kad mēs mēģinājām, kad Krista saprata, kas viņai ir jādara, tā mīmika kļuva aizvien labāk un labāk, un tas bija tāda odziņa. Man liekas, mēs nevienā ainā tik šausmīgi nesmējāmies kā tajā, jo Krista vienkārši tur perfekti iedaļējās. Vēl smieklīgāk būtu, ja kāds tiešām reāli būs tas Sugar Baby. Es nezinu, Kristēnis iespējas, skaista meitene, bet nu jā. Un tad vienā brīdī vienkārši tas viss apstājas, pārtrauc un iznāk skolotājs un Patriks ar ūsām pie stūres, mierīgā balsī prasa, uz kurieni brauksim. Un tad tu zini, ka var uzticēties Patrikam. Patrika aina. Tas ūsas bija vienkārši on point, nopietni. Viņas pat piestāvēja. Jā, viņa tā piestāvējas ūsas. Tas bija tiešām ļoti negaidīti. Pilnībā negaidīja no skolotājas Klaudis, un viņai ir kaut kādi tur savi uzskati, bet viņa tomēr izvēlējās piedalīties, un tas bija tiešām ļoti forši. Pamāciet, bērnu stūrēt. Patriks ir maizīt. Mēs atbraucām uz skolu beidzot. Skatāmies, un tad apsēdās arī Polīna un Jānis. Es saku, ko jūs gribat noskatīties? Viņš, jā, protams, un slēdz iekšā, ko. Un tad es saprotu, ka mēs nefilmējām visu šo brīdi. Es nezinu. Jā, es šo pirmo redzu. Ļoti tā apkaunojoši bija zvanīt skolotājai Enkoldai un prasīt, lai viņam sauc vēlreiz abus skolotājus, lai mēs varētu viņus vēlreiz pavizināt. Uz kurien dodamies? Pirmo ģimnāziju. Jā, tagad pārbaudu tiešām. Lūdzu, pārbaudu. Jā, īstenībā ļoti lielu darbu esot paveikusi visa mūsu režijas komanda, kas ir Polīna, Elizabete, Jānis Balodis, Gustavs, Alise, Rudolfs un arī Mārtiņš. Un viņi visi ir ļoti, ļoti forši. Tiešām es negaidīju, ka ļoti daudz cilvēku atsauksies. Un tieši tik cilvēki, cik atsaucās, tas bija tas daudzums, kurus vajadzēja. Tas ir viens, bet otrs, es iepazinu no jauna visus savus klases biedrus. Katrs cilvēks kaut kā uz savu ainu skatās citādi, un nebija nevienas tādas ainas, kur tas cilvēks, kur mēs filmējām, vai tie cilvēki, kurus mēs filmējām, nepiedāvāt kaut kādus savus labojumus, kas man likās tiešām forši, un principā tādēļ mums nebija scenārijs. Kas būtu izcili, ja varētu, nezinu, ja mēs katrs kaut kad, nezinu, pēc gadiem 5 gadiem, 10 gadiem, 15, 20, satiktos nevis salidojumā, bet kaut kur savā profesionālā dzīvē, zini, kad tu meklē jaunu darbu vai meklē kaut kādu jaunu projektu, kurā piedalīties, un tev tur priekšā stāvot Gustavs. Katram palikt tādam, kāds viņš ir, nepazaudēt sevi, to līdzcietību par citiem, un protams, mums visiem izdosies vēl būtotie pašā salidojumā uzturēt tā kā burvīgus kontaktus līdz tam, un vēlreiz varbūt kaut kad satikties un sajust to kopības garu, kāds ir tiešām bijis, man liekas, šajā gadā Aerobikas festivālā un visos tādos kopīgos projektos un arī filmēšanā. Es par to tā domāju, ka mēs šobrīd, kamēr mēs esam skolā, mēs esam visi tādi gumijas lācīši, kas ir tādā smukā paciņā, Haribo paciņā ar gumijas lācīšiem. Un tas ir, kamēr mēs esam skolā. Mums tur ir forši un tā. Un tad vienā brīdī kāds atvērš to gumijas lācīšu paciņu ar 12. klases beigām un vienkārši izbērs mums visus uz galvu. Un kur mēs visi izklīdīsim, tas nav zināms. Bet kamēr mēs esam šeit, šajā tiešām brīnišķīgajā skolā un apskaužamajā situācijā, kur mēs šobrīd esam, es domāju, kurš negrib mācīties pirmajā ģimnāzijā, vai ne?
arī tiešām pēc tam, ka mēs visi esam izbiruši pa galdu, pa lielo pasaules galdu, katrs savu pusi, tomēr, ka mēs varam kādreiz savākties atpakaļ savā mazajā paciņā un, satikties kaut kādā saldojumā un tā. Jā, vai arī mums apēdīs. Vai arī mums apēdīs, jā. Nepazaudēt sākars viennozīmīgi, kā, atcerēties visus savus klases biedrus. Vismaz ievērojamākos vai tuvākos draugus. Es gribēju teikt tuvākos draugus, ievērojamākos tuvākos draugus. Šo mēs izgriezīsim ārā. Es jums novēlu, kā teica kādreiz Plaude, labu ģimeni, lai tur ir 2 bērni. Tur ir 2 bērni, es nezinu, kāpēc viņa tā teica. Pateicoties šim, es gribēju pateikt milzīgi paldies savai mammai par to, ka viņa mani atbalstīja. Par to, ka viņa ļoti reti man pārmeta par to, ka es maz mācos un biežāk nodarbojos ar filmu. Es īstenībā ceru, ka tiešām 20 gadiem visi būs atraduši savu jomu dzīvē. Visticamāk, nebūs tas, ko mēs filmējām. Varbūt labi viens cilvēks tā kā reāli to izdarīs, bet ja mēs tiešām visi darīsim to, kas mums patīk, es ceru, ka neviens nebūs bombas zem tilta, kā tas bija sākumā domāts. Un mēs varētu vienkārši visi satikties un kopīgi noskatīties šo filmu vēlreiz un pasmieties paši par sevi, cik mēs bijām maziņi un kādas bija mūsu domas par nākotni un cik viss īstenībā ir atšķirīgi. Bet tā vienmēr ir.